Čau! Sveika! Čau! Prieks redzēt. Jā, man prieks, ka tu ieradies. Jā, tev Sveika! Ļoti patīkami. paldies vēl ar skāvienu un teiktu tev pavasara sveiciens. Paldies! Tā kā šeit saule nespīd, bija paredzēts, ka ir saule, bet saules nav, tad atnesu Tā jau mazu sauli brīdis vietā. sola, jā, ka būs. Saule, bet jums vēl nav, un tad ir enerģijai. Paldies. Jo man vismaz pavasarī tā, ka man bišķiņ tā kā mazāk tā enerģija. Es esmu tāds ritīgs rudens cilvēks, un tāpēc es domāju, varbūt, ka nodara. Super! Liksim lietā. Nu, nāc! Tā, es atceros sarunas laikā, ka tu vairākas reizes minēji, ka tu esi kafijas cilvēks. Es viesiem parasti piedāvāju teju, bet tev es piedāvāšu kafiju. Labi. Ja? Jā, jo es dzeru gan tā kā rīti ir kafijai, un vakar ir tējai. Es cik nevar izdomāt. Jā, tik ļoti tā izvēle. mums meitenēm ir. Tagad Tik ir vairākas ļoti izvēle. opcijas, tad ir ļoti grūti izvēlēties. Es ļoti labprāt dzertu baltu kafiju. Labi, to mēs varam izdarīt. Tad es bišķiņu uztaisīšu troksnīti. Un cik tu bieži raksti? Nu kā sanāk, bet publicēju reizi 2 nedēļās. Bet tagad ir sakritis tik daudz, ka gribas vairāk, jo man sākās tas posms, kad mani atrod. Skaisti. Un virties stāsti, visi vakardien vienkārši fantastiski, mēģinot sagādāt tev pārsteigumu. Runāju ar vienu cilvēku, un viņi saka, kad tu man aicināsi uz podcastu? Un es kaut kā, bet man tiešām viņas tēma ļoti dara, bet es par viņu nebiju iedomājusies. Es saku, tūlīt pat! Taisam, tiekamies un daram un domājam, par ko mēs varam runāt. Un tas ir forši. Un tik dažādi, ka redzi, parādās tie stāsti līdzīgi kā tavs. Es nebūtu iedomājusies meklēt cilvēku, kuram ir tik apgriezts stāsts kā tev. Mēs jau nezinām, varbūt tas ir tāds U-formas dzīves plāns. Varbūt, ka tas ir tā kā, zini, ieelpa pirms kaut kā nākamā. Es ticu tam, ka viss atnāk. Es kaut kā pavisam nesaspringstu par to, jo arī tā ideja par podcastu viņa vienkārši atnāca. Nu, ko jāsaka vēlreiz, sveika Ilze manā virtuvē. Sveika. Mums ir gardumiņa. Ilze, tu pēc pirmās profesijas esi diriģente. Jā. Man jāatzīstās. Mans draugs Andrejs no kora, kamēr droši vien man nosodīs par šo jautājumu. Bet visu savu dzīvi es esmu mocījusies ar jautājumu. Visi zina kompozīciju, visi zina notis. Nu, kāpēc ir vajadzīgs diriģents? Viņš ir tāds tā kā idejas nesējs, jo mēs katrs tomēr atnākam ar savu kaut kādu kosmosu, arī mūzikā, arī dziesmā. Un tam kosmosam kaut kā arī jānofokusējās. Un tas diriģents ir tas, kurš pasaka, ka mēs visi domāsim šitā. Tas tādās augstās līnijās. Bet, ja runājam par tādu pašdarbības koru kultūru, kas Latvijā ir brīnišķīga, mēs esam bagāti ar to, tad tas diriģents patiesībā ir tas, kurš iemāca tos meldiņus, iemāca ar ritmu, saliek dziedātāju pa balsīm, iedod cilvēkiem pārliecību, ka viņš vispār var dziedāt. Jo manā pieredzē ir diezgan daudz cilvēku, kur atnāk un ir tādi tā kā nepārliecināti. Viņi tā kā ļoti gribētu, viņi mēģina, bet viņi saka, bet varbūt, ka es nemaz nedaru. Varbūt, ka tā balss tur nav tāda vai kā. Un tad es teiktu, ka tas diriģents ir arī tāds tā kā, šodien skaists kāds mentors vai coach, bet tāds dziedāšanas, jā, tāds eņģelis viņam, kurš viņam māca pēc tam dziedāt, jo tas ir daudz arī par to, kā tu to balsi lieto, lai dziedātu pēc iespējas ērti un skanātu labāk. Tur daudz lomu, un tad ir vēl vesels tas menedžmenta process, jo tam korim ir kaut kā jānokļūst līdz kādam koncertam. Diriģents izdomā, kur tad mēs koncertēsim, kādas dziesmas dziedāsim no visa tā lielā repertuāra, kas mums ir pieejams. Un, varbūt uz kādām ārzemēm jāizbrauc, festivālā jāpiedalās, kādus tērpsūks mugurā, to arī diriģents padomā. Protams, ir kori, kuri iesaistās vairāk vai mazāk, bet tas diriģents, es domāju, tādā idejā vai ne par tiem tērpiem vai koncertiem vai vietām, un lieliem koriem ir vairāk tur amati, prezidents un nošu pārziņus, tērpu pārziņus un tā tālāk, bet diriģents ir tas, kurš pasaka tomēr to virzienu, kurā mēs iesim, un tāpēc tā saikne ir ārkārtīgi būtiska dziedātājiem ar to diriģentu, lai viņiem sakrīt tās vērtības, kurās diriģents viņus ved. Ja, tas viss ir skaidrs, tas ir tā kā režisors
režisors teātrī. Tas, kas notiek backstage, tas man ir skaidrs. Bet uz skatuves. Jo, man vienmēr bija jautājums, piedod vēlreiz, Andra. Vai tad tā meitene tur otrajā balsī nezina, ka viņai šajā brīdī jāsāk dziedāt? Tas, ka jāsāk, varbūt viņa zina. Jā. Bet vai šito notiņu mēs paturēsim tik sekundes simtais vai tik sekundes simtais, lai tas pēc tam izklausās pēc ārkārtīgi skaistas kompozīcijas, to viņa nezina. Un tad katram ir jāspēj saprast, un patiesībā ar diriģentu notiek, es ceru, ka visiem notiek tāds skaists mirklis tajā brīdī, kad tā mūzika tiek atskaņot, viņa tiek otrais radīta. Un es kā diriģents vai cits diriģents tajā brīdī rada to mūziku, cik viņa būs lēna, klusa, skaļa. Jo it kā jau ir, mēs saprotam, tur tāda skaļāka tā vietiņa, tad tāda klusāka, tad tur temps apmēram tāds vidējs. Bet tas brīnums rodas tajos milimetros. Ir mazliet lēnāk, mazliet klusāk, visi mazliet klusāk. Un tur ir tas radīšanas un tas piedzīvojuma, dziedāšanas piedzīvojuma prieks. Mēs īsti nekad, es kā dziedātājs vai arī kā diriģents, nekad īsti nezinu, kā mums izskanēs, jo tas ir tā mirkļa notikums. Un, man liekas, tas ir tas diriģenta galvenā misija, ka viņš spēja to katru dziesmu pārvērst par notikumu, jo uzejot uz skatuves, tā pa lielam mēs īsti nezinām, kas notiks. Wow. Tas ir katru reizi tādu maģiku piedzīvot. Tev ir kāda kompozīcija, kora izpildījumā, kas tev ļoti, ļoti patīk? Jā, daudzas. Ļoti daudzas. Jā, bet muļķīgs jautājums. Tev jāizvēlas, tev jābūt drosmīgai un jāizvēlās viena. Šodien drosmīgas izvēlos Putvēņi, kas ir tāda ļoti klasiska tautsdziesma, bet Imants Ramiņš ir viņu tik skaisti apdarinājis. Imants Ramiņš, jā. Ramiņš vispār ir komponists, un viņam bija tas skaistais mirklis, viņš, manuprāt, pirms apmēram 16 gadiem atbrauc uz Latviju, lai šo te Ramiņu Putvēņu nodiriģētu dziesmu svētkos. Un tas bija ļoti skaists mirklis, bet mans Ramiņš, ko nozīmē Ramiņu Putvēņi, ir saistīts ar kori kameru. Es tur dziedāju 5 gadus, es dievinu šo kora skaņu, tas ir mans kors līdz mūža galam, kaut es pat vairs tur nedzieda. Jā, dziedās kamēr, jā. Un es gan tur nedziedu, bet tas nekas, es esmu daudz dziedājis to dziesmu senākos laikos, un tā ir tā, kad dvēseli vienkārši paceļās visos augstumos. Mums tāda kamēra epizodes nāca. Mēs varam par kamēru daudz, jo kamērs patiesībā ir tāds posms, kurš arī mani radījis gan kā diriģentu, gan kā personību. Tam visam, kā mēs esmu izgājis cauri savos 5 kamēru gados. Es tikko Ziemassvētkos biju uz kamēru koncertu, un man likās, ka es varētu atkal iet tur dziedāt, jo tā skaņa man tā patīk, tā kvalitāte, visas tās vērtības, par ko ir šis koris, es vienkārši dievinu. Jā, par to kori, man liekas, tiešām varētu veselu epizodi taisīt, jo mums ir daudz fantastiski kori Latvijā, bet tur ir kaut kāda maģija. Nezinu, kurš to rada, vai tas bija Sirmais, vai tālāk koris to pārņēma, vai Māris jau kaut kādā veidā pievilka ļoti īpašs cilvēks, bet tur ir kaut kāda maģija. Tur ir tāda liela maģija. Cik gadus tu pati biji diriģente vispār kopumā? Es teiktu, ka kādus 15, ieskaitot arī tādu studiju gadus, kad es sāku arī jau strādāt ar koriem, un tas man sāka lēnām interesēt, jo tik dīvaini studējot, mācoties, tas galīgi nelikās, ka tas ir par mani un mani. Tā es vienkārši biju tajā ritenī, tur iekļuvusi process, man ļoti patika mūzika, bet vai tieši diriģents, nezinu, jo, teiksim, tāds īstais tas sāls rodās tikai tad, kad reāli cilvēks aiziet pie kāda kora un sāk strādāt. Es tā veidojos par to diriģentu, bet jo vairāk veidojos, jo vairāk sapratu, ka tas ir par mani. Bet tā bija pirmā izvēle studiju ziņā? Jā, bet... Es tātad pabeidzu mūzikas skolu kā akordeoniste, jo Līgetnē, kur es dzīvoju, tajā brīdī mūzikas skola atvērās ļoti vēl. Es pamācījos tikai 3 gadus un ātri mēģināju to skolu sasteigt, jo vajadzēja pabeigt. Un vienīgais, ko tajā brīdī man piedāvāja, bija akordeons. Es vienkārši tā mācījos. Un tad, kad bija jāstājās tālāk mūzikas vidusskolā, kuras arī arī kaut kādā mistiskā veidā jūtu, ka man tas jādara, es aizgāju, un tur tāda akordeona klase tālāk nebija. Un es tad nesapratu,
ko tad lai es daru, jo tur es uz mežagu vai es nezinu, uz bungām iestāties gluži laikam nevaru. Labi, uz ko es varu? Un tad ir tāds alternatīvais veids visiem, kas uz kaut ko nevar. Viņi iestājas diriģentos, bet es, protams, neko nespratu, kas tas diriģents tāds ir. Man iestāja eksamenā vienkārši jāstāv, tā jātaktē tādu uz 3 tāda dziesma. Viņi vispār nesprot. Nu labi, tā var fakstināt rokas. Tas ir lifehack, jūs nezināt, ko darīt, ejat uz diriģentiem. Bet bišķi jāsprot tā mūzikas teorija. Bišķi, jā. Nu jā, un tad, mācoties tajā mūzikas koledžā, es to diriģēšanu, tā kā, protams, tas bija tāda mana specialitāte, bet pienāca ar laiku gan akordionas klāt, gan pienāca ar laiku ērģeles klāt, un tā es pabeidzu 3 specialitātes. Tā kā es nevaru teikt, ka esmu tikai diriģents, bet tādā darba mūžā, ja, vai mūziķa mūžā es esmu strādājis par diriģentu, arī par ērģelnieku. Tas diezgan daudz, tikai tas tāds svētdienu darbs, tas tā nav liela sloda, nosāksim tā. Tā kā es to diriģēšanu, jā, tas tāda profesija, kur viss tā kā saprot, kā cilvēks iet uz darbu, bet ja es eju spēlēt ērģeles, tad tas tā kā grūtāk visiem varbūt saprotams, ka tas arī ir tāds darbiņš. Tā kā tas kaut kā tā nāca. Jā, tā izvēle, un pēc tam akadēmijā, kad es aizgāju uz mūzikas akadēmiju, tas diezgan tā skaidri iestājos kordiriģentos, un tad man bija daudz lielāka skaidrība par to, ko es ar to daru. Bet izstāsti par to brīdi, kad tu tiki pie sava kora. Ko nozīmē? Cik ir, vispār ir noteikts tas kora izmērs, ja sākās no tik un beidzās ar tik? Droši vien, ka nē, jo dziesmu svētku koris arī ir koris. Nē, drīzāk tur vienīgā tā robeža starp ansambli un starp kori. Tā. Un kas tur? Kaut kādi 11. Tur arī tas jautājums. Līdz tam ir ansamblis un tad jau sākās koris. Jā, tā kā, teiksim, ir arī mazi kori. Labi, tur vismaz vajag katrā balsī pāris. Ja mēs zinām, soprāns, altenors, basa, katrā balsī ir kādi 4, tad tas jau tā kā varētu ieskaitīties tāds korītis. Ja? Šis bija precizējums tādiem cilvēkiem kā es, kuri nezina, ka 15 un vairāk jau ir koris. Līdz ar to sakot koris, es saprotu, ka tu veido tātad dziedošu kolektīvu no vismaz 15, jā, apmēram 15. Bet tādu likumu es neesmu nekad savā mūžā redzējis, tā kā varbūt kādā nolikumā konkursā varbūt ir tas rakstīts, jā. Bet mēs tā visi saprotam, ka tāds lielāks bariņš ir koris un mazāks ir ansamblis. Jo ir arī jaukti ansambļi, kas ir tā kā ļoti, ļoti mazi korīši. Tur tā robeža. Labi, pie kāda kora tiki tu? Es teiktu tā, studiju laikā es strādāju gan meteņkorī Tonika, gan pēc tam korī Dzintars, bet es teiktu, ka tādu ļoti pamatīgu un visvērtīgāko skolu, un arī varētu teikt par savu kori, ko es visvairāk saucu, jo tad es biju vienīgā diriģents citos koros, tā kā bija kopā ar kādu kolēģi, bija Ogres skolotāja kamerkoris, un tur es nokļuvu pēc mūzikas akadēmijas pabeigšanas, kur man uzaicināja mans pasniedzējs, pie kā es to brīdi mācījos, Leons Amoliņš, viņam tas koris Ogrē bija, viņš teica, lai es viņam nāk tā kā palīgā, un pēc tam es to kori pārņēmu. Un tas bija tas kolektīvs, kurā es varēju tā kā pilnībā izpausties, jo man nebija tās idejas īstenībā viena jāsaskaņo. Un tas bija tāds ļoti, ļoti skaists laiks, kur es izdziedājāmies kopā visas manas mīļākās dziesmas, skaistāko kameru repertuāru, aizbraucām uz daudzām skaistām vietām ārpus Latvijas un piedzīvojām tādus ārkārtīgi skaistus muzikālus mirkļus. Es teiktu, ka tā visiem bija tāda brīnišķīga satikšanās man, kā diezgan jaunai diriģentei. Ar tādām, es teiktu, ka es jau biju diezgan gatava ar to kameru skolu atnākot. Esmu bijis jau pirms tā Ogres kora izbraucu tātad ar kameru gan pasaulē, festivāls konkursus, un Māra Sirmo piedzīvoja kā brīnišķīgu diriģentu, no kā ņemt kādu labu piemēru. Un tāpat arī tā mana studenta pieredze kā diriģentam, tāds kolosāls kokteils, ar ko es aizgāju pie tā kora, un arī tās iepriekšējās pieredzes, kuras biju jau strādājis koros. Un jā, es vienkārši tā ārkārtīgā laimē, ka man tas padodās, man ir ideju pilna galva, visu kaut ko mēs darījām. Man tāds liels prieks, kad mēs izgājām arī ārpus tādiem klasiskiem kora rāmjiem, un es izdomāju, jā, es biju pietiekami radoša, lai izdomātu tādus muzikālus uzvedumus. 2 mēs uztaisījām tur dziesmas, pa vidu tur kāds klavieris spēlē, tad ir kaut kādas tur kustības, kuras pārvietojas uz klasiskas podestiem nestāv, tā. Un man jāatzīst, ka tajā vienā uzvedumā, kas bija tāds balstīts tādā tautas dziesmu vai tautas mūziku,
mūzikas tādā idejā saucās Sadarēsim līgaviņu laikam. Tā doma par tādām kā precībām beigās. Un sanāca, ka es ieliku tādu divas jaunieši, tās galvenās lomās, viņi beigās apprecējās. Un viņi tagad ir bērniņš, un es tā kā jūtos tādu bišķiņu. Kā krustmāmiņa, ja? Kā krustmāte, jā. Jā, un tas bija pilnīgi netīšām. Vienkārši vajadzēja tādus divus jaunus cilvēkus, kuri tur to lomu tā kā iznes, jā, un izdzied, un iznes, jā. Tas pilnīgi tā nebija domāts. Un es saku, man liekas, ja mēs ļaujamies kaut kādām lietām, kas pie mums atnāk tā spontāni, tādas idejas, jā, un jā, nu, kas būs, un jā, nu, un tad ir kaut kā ļoti skaisti tas iznākums beigās, un tas mans tāds diriģentes stāsts ir ne tikai par to dziedāšanu. Man ļoti patīk tādas lietas, kas ir cilvēkiem saistīts, ka viņi pilnveidojas, redz, ka viņi ir laimīgi. Un patiesībā es visiem saku, man liekas, cilvēks viskaistākais ir tad, kad viņš dzied. Un tā mana privilēģija bija ar to kori 10 gadus skatīties uz skaistiem cilvēkiem. Viņi dzied, viņi ir tik atbrīvoti tajā savā tādā laimībā, ka tā seja izskatās savādāk. Es jums iesaku visiem pavērot cilvēkus, kad viņi dzied. Viņi ir daudz skaistāki nekā, ka viņi nedzied. Bet tu zini, ka tam ir arī apakšā zinātne. Es to uzzināju, ka es rakstīju savu noslēguma darbu supervīzijas studijās. Un es mēģināju atrast zinātnisku pamatojumu visiem apgalvojumiem, kāpēc tās tehnikas, kas mūsdienās ir nonivelētas, tāpēc, ka nepareizi pasniegtas, piemēram, tā pati afirmāciju veidošana vai tie action boards, ko mēs veidojam, ka es to gribu. Un, tas tiek pasniegts vienkārši, jā, tas strādā, un cilvēki tam vienkārši sāk zaudēt ticību. Un viena no lietām bija par dziedāšanu, tāpēc, ka šeit atrodas, es neizstāstīšu fizioloģisko pusi, bet tas, ko es atceros, ir, ka stimulējot tieši šo daļu kaklā, tur, kur atrodas vīriešiem ādamābols un nezinu, kas tur mums atrodas, izdalās serotonīns. Serotonīns ir laimes hormons, kas izdalās arī tad, ja mēs mīļojam savus mājdzīvniekus, mēs sabučojam savus bērnus, mēs kļūstam laimīgi. Un tieši koris bija pieminēts, jo bija Amerikā pētīti 2 kori. Tur ir 2 lietas – socializēšanās, kas mums atkal izdala oksitocīnu, un pati dziedāšana, kas fizioloģiski stimulē hormonu izdalīšanos, un tāpēc dziedāšana korī ir laimības avots, ja kāds meklē kā sprīdīts lielo laimi. Un, protams, dziedāšana korī, kas tev vēl patīk, tev bija skolotāja koris, tu teici, ja? Jā, man bija kur tu vēl domu biedrus satiec. Jā, es nevarētu teikt, ka tie ir vieglākie domu biedri, jo skolotāji, protams, zina par visiem visu labāk. Es nezinu, vai tā ir plus vai mīnus, ja? Bet vienkārši tā ir. Bet es kaut kā to sapratu, ka mums ir jātiek galā ar to, ka mēs katrs zinām, kā dziedāt, kā darīt lietas. Un es pat nevaru pateikt, kā man tas izdevās, vai kas bija tā lieta, kā es to tā kā mazliet mēģināju tā kā pārtransformēt uz to, ka mēs visi kopā darām lietas, un es pateikšu virzienu, un jūs tā kā sekosiet. Tāpēc brīnišķīgi cilvēki, un man jāsaka, ka skolotāji bija daļa no kora, bet tikpat daudz cilvēku bija arī citu profesiju pārstāvi. Tas nebija tā kā ierobežojums. Viņš bija tāds senākos laikos, mums arī Cēsīs bija skolotāja kors. Man liekas, tas bija vienā brīdī, es tad nebiju piedzimusi, kad bija tāda tā kā kustība Latvijā, kad tāda skolotāja kora radās. Un tad viņš tāds nosaukums bija tā pārmantojies, bet tas katrā ziņā nebija nekāds lieksnis, lai nepaņemtu ārstus vai, es nezinu, citas kādas pārdevējas, vai ko tie cilvēki darīja, visu kaut kādas skaistas lietas savā dzīvē. Jā, bet es tajā pašā laikā ļoti to skolotāju vārdu turēju lielā godā, jo es ārkārtīgi cienu skolotājus. Man liekas, mēs katrs esam pateicīgi kādam savam skolotājam par to, kas mēs esam, kādu dzīves ceļu mēs ejam, un tā ir milzīga tāda kustība, kas stāv aiz mums. Un man liekas, tik svarīgi runāt par to skolotāju prestižo profesiju. Ne katrs to var darīt, bet ja kāds to dara, tad visu cieņu par to, kā viņš to spēj darīt, kā viņš to spēj darīt un kādas vērtības viņš tālāk grib tajos bērnos ielikt.
Bet diriģents jau arī ir savā ziņā skolotājs. Kas stāv klases priekšā un saka, tā, tu dziedi, tu nedziedi, tu dziedi klusāk. Tu aizēji atpūties. Jā, noteikti, jo man ir arī pedagoģijas grāds, jo tas ir tā kopā ar to diriģēšanu. Jā. Tu arī varētu mierīgi tagad skolā strādāt. Es tagad nezinu, vai es varētu ar to savu tā laika diplomu, jo tur katra rindiņa tagad ir svarīga, bet man liekas, ka ir vienkāršāk, kad tagad ir kaut kādi, es nebūšu precīzi, bet ir, ja nemaldos, 52 stundu pedagoģijas kursi, kur patiesībā mēs katrs varam tā kā iet skolā un mācīt. Šodien tas par laimi ir vienkāršāk un man ļoti patīk, jo tas nozīmē, ja mēs, kā saka, atrodam savu aicinājumu, varbūt saprotam, kad tas būs skolotājs šajā brīdī, bet man ir kaut kāds ekonomisks, kas man ir ekonomista grāds, un attiecīgi es varu iet mācīt mazliet pamācoties tos pamatus. Bet ar to skolotāju man jāsaka, ka man tas vienmēr ir ļoti palīdzējis, jo es saprotu, ka man ļoti patīk mācīt gan saviem bērniem, gan kolēģiem, gan, es nezinu, vēl kādiem cilvēkiem, kas nāk manā ceļā, tā skaitā maniem dziedātājiem. Un man patīk mācīt, izdomāt, kā to darīt tik skaisti un efektīvi, ka cilvēkam tas tā kā nav grūti, ka viņš ir gatavs paņemt. Un es jūtos priecīgi par to, ka es redzu, ka tas cilvēks aug, ka es viņam esmu varējis palīdzēt. Man tas ir tāds liels gandrījums patiesībā būt par skolotāju. Es nevaru teikt, ka es tā sauktu sevi tādā vārdā, bet kaut kas tur ir tajā kustībā, ka es tā kā mazliet iedodu to grūdienu, kaut kādu zināšanas, kaut kādu ideju, un tas cilvēks pretī aug. Un tas ir, man liekas, tas par skolotāju profesiju, kā es viņu redzu. Ilze, tu man esi ļoti īpašs viesis. Kad mēs ar tevi pirmoreiz tikāmies, es no tevis dzirdēju frāzi, šis ir mans sapņu darbs, un es to varētu darīt līdz mūža galam. Jā, tā ir. Bet tu aizgāji no diriģēšanas jau pirms 13 gadiem. Jā. Un es tevi aicinu uz mūsu studiju pastāstīt šo stāstu, kas ir pilns ar dažādiem jautājumiem, pārdzīvojumiem un to ceļu, ko tu izgāji, lai saprastu, kā dzīvot tālāk. Labi. Sveiks, klausītāji! Es esmu Līga Pauliņa, juriste, vadītāja, supervizore un šī podkāsta autore. Es interesējos par cilvēkiem, kuri meklē vai jau ir atraduši nodarbošanos, kas sniedz gandarījumu sajūtu. Mēs runājam par bailēm, šķēršļiem, iespējām un drosmīgiem lēmumiem. Es esmu sveicināts podkāstā par to sajūtu. Šodien pie manis ciemos ir Ilze Kūle, diriģents, ekonomists, šobrīd laikam biznesa vadības students vēl, šajā ziņā vēl nav nekas mainījies, un cilvēks ar ļoti interesantu stāstu, kurš mani tik ļoti aizkustināja. Tāpēc es aicināju tevi to pastāstīt, jo no tevis es uzzināju, ka dzīvē var būt arī tā. Mans podkāsts radās kā aicinājums cilvēkiem meklēt savu sajūtu, ejiet, meklējiet, jūs to vēl neesat atklājuši. Un tu esi cilvēks, kas, tā teikt, savas dzīves sākumā jau ir atklājis savu nodarbošanos, kas sniedz gandarījumu sajūtu. Jā, tā ir. Un tas ir tik skaisti, ka es esmu to piedzīvojusi, izdzīvojusi, un es esmu bagāta, un es jūtos tik stabili, ka es varu iet tālāk kaut kādos nezināmos ūdeņos peldēt. Tāds labs pamats, lai domātu par to kaut ko tālāk. Mēs dzirdējām tavu stāstu, kā tu kļuvi par diriģentu, kā tu strādāji, cik daudz prieka un gandarījuma tev tas sagādāja, un arī tās sajūtas noteikti. Bet šobrīd tu no kordiriģēšanas esi prom. Kā tas notika? Cik es sevi tā apzināti pazīstu, es sevi kā personību, vienmēr esmu sapratusi, ka man vajag izaicinājumus, man vajag kaut ko vēl vairāk. Īpaši lietās, ja man jau ir kaut kas sakārtots, kaut kas nedaudz atkārtojās, es domāju par to kaut ko citu, kaut ko jaunu, kaut ko izaicinošu, kaut ko vēl pamācīties, kas varbūt ir tuvu tam, ko es šobrīd daru, bet tādu pilnīgi kaut ko citu. Tāds mirklis man bija manā dzīvē, kad es sapratu, ka manā CV gribētu redzēt 2 ierakstus izglītībā – Mūzikas akadēmija un Rīgas Tehniskā universitāte. Man likās tāds ritīgs izaicinājums.
Un es to vienkārši realizēju. Es vienkārši aizgāju un iesniedzu dokumentus Rīgas Tehniskajā universitātē. Un to brīdi es iestājos uz uzņēmējdarbības vadīšanu ar ekonomisku specifikāciju. Es sev saku, ka tas tā kā nav tālu no tā menedžmenta, kas ir arī tādā mūzikas organizēšanā. Tomēr vairāk ciparu, pilnīgi citādāki procesi un tomēr daudz matemātikas, kas iepriekš varbūt nebija tik daudz vai citādāka. Un es šo sapni piepildīju. Un tas ir tas, kas man visu laiku liek tā kā izlausties no tā esošā, ja kaut kas ir tā kā jau sakārtots vai es sāku justies omulīgi. Es zinu, ka daudziem tas ir tāds tā kā ja viņš saprot, ka viņš jūtās omulīgi, viņš tagad dzīvē sapratis, kas jādara, tās lietas atkārtos, viņš ir mierīgs un ļoti labi to turpina darīt. Ar mani ir pilnīgi citādāk. Tajā brīdī saku tā, es tagad gribu lekt kādā citā augstā ūdenī. Tā notika ar manu pirmo profesiju, jo es sapratu, ka es esmu ļoti laimīga, man viss labi padodās, bet es nesaprotu, kur lai es kā personība eju tālāk, jo, diriģentiem ir diezgan loģiski tiekties uz tādu virsdiriģenta statusu, un tad tur būtu labs diriģents savā korī, tad jau tur tādā rajonā vai reģionā, un tad viņš tiek izvirzīts uz virsdiriģentiem, un tas ir ļoti skaisti. Bet man kaut kā tas nerezonēja. Es negribēju stāvēt tā lielā kora priekšā, kaut kā, tas man neuzrunāja. Un tad es sapratu, ka man jāmeklē citi ceļi, un tie ceļi kaut kā salikās tā, ka tas saistīs ar to menedžmentu, ko es arī paralēli darīju. Un tad es sapratu, ka lai vai cik man ir skaisti omulīgi, un es esmu atradusi varbūt to jau diezgan laicīgi savā dzīvē, man vienkārši jāiet tālāk, meklējot jaunus ceļus, jaunas profesijas, jaunu izglītību. Protams, ka tas nav vienkārši, jo mana profesija ir saistīta ar daudziem cilvēkiem, kas kaut kādā mērā no manis ir mazliet atkarīgi. Mēs esam pieraduši tikties, viņi zina, ka viņi nāks uz to savu kori, kur priekšā stāv vilza ar vērtībām, kas mums visiem saskan, un mums jau tā brīnišķīgi tur tos 10 gadus gāja kopā ar Ogres skolotāju kamerkoru un arī citiem koriem, kas varbūt nebija tādi īsāki posmi, tāpēc to Ogres skolotāju kamerkoru tā kā pieminu vairāk, jo tas ir tāds ilgākais mans koris. Es tā ilgi domāju, un tā grūtība bija tajā, ka man likās, ka es esmu atbildīga pret tiem cilvēkiem, ar ko kopā es dziedu. Es pati kā personība gribēju uzlidot vai, iekāpt kādā augstā ūdens krātuvē, bet pret tiem cilvēkiem es jūtu lielu atbildību. Un mēs bijām tik ļoti sauguši, kā ģimene, un man tie cilvēki joprojām ir mīļi, un mēs ar viņiem sarakstamies ik pa laikam un satiekamies kādreiz jauši vai nejauši, un brīnišķīgas tādas cilvēcīgas saiknes, ko es varbūt nekur citur tā neesmu satikusi. Varbūt tas bija īpaši tāpēc, ka mēs dziedājām. Tāpēc varbūt latviešiem ir tā, ka mēs dziedam visi kopā dziesmu svētkos un kādos balītēs, un mēs jūtamies vienoti, ja? Tāpēc tā bija tā grūtība. Es ar to ilgu laiku diezgan dzīvoju. Šodien es domāju 2 gadus ar to sajūtu, ka man tā kā jāiet tālāk, bet es tā kā īsti nevaru, jūs jūtos atbildīgi pret tiem cilvēkiem, un kā es viņiem to pateikšu. Kā tu viņiem to pateici? Man bija jāizdomā kaut kāds tāds super brīdis, tāds vērtību brīdis. Sanāca, ka Dikļos bija pirmā dziesmu diena pirms lieliem dziesmu svētkiem, ko mēs pazīstam kā Rīgā, pirmie dziesmu svētki. Pirms tam bija Dikļos tāda dziesmu diena, ko organizē Juris Neikens, un ko mēs uzskatām visi par tādu dziesmu svētku ideju šūpuli. Un tur arī šobrīd ir brīnišķīgs tāds Neikena kalns, kurā ik pa laikam koris attiekās, tur skaista aizstrādā, tāda ļoti skaista vieta. Dikļos toreiz bija tās pirmās dziesmu dienas 150 gadi. Un man likās tāds pilnīgs mirklis, kad kaut kam jābeidzās, vai kaut kam tur kaut kas sākās, tad varētu būt kaut kādas beigas manā dzīvē un kaut kāds sākums. Mēs aizbraucām ar koru šiem dziesmu svētkiem, un tas bija tas mirklis, kad es pēc tā kopējā koru koncerta viņiem autobusā to pateicu. Un tas bija šausmīgi grūti. Es domāju, ka es pat nevaru šodien pateikt, cik man tas bija grūti. Es jutos kaut kādā mērā vainīga, protams, ka man ir tāds lēmums. Un es kaut kā ļoti centos pateikt, tas ir mans lēmums, man ļoti žēl, tā ir, bet ko es varu jūsu labā izdarīt ir tas un tas. Es mēģināju, cik vien daudz es varu tajā sāpīgajā situācijā palīdzēt, tik es palīdzēju. Un kas arī man likās pareizi, ka es viņiem, piemēram, nenorādīju, kuru citu diriģentu es redzu savā vietā. Es viņiem ļauju pašiem pieņemt šo lēmumu, izvēlēties. Un tas bija tas no manas puses, man likās, ka tā es viņiem tā kā palīdzu, nevis es tā kā ielieku cilvēku, ar kuriem viņiem tagad jāsadzīvo, jo man tā liekas.
Jā, viņi ir pēc tam paši izvēlējās nākamo diriģentu, un pēc tiem Dikļu svētkiem mēs vēl visu vasaru bijām kopā, un tas arī bija tāds, tā kā es centos nenogriezt ar nazi, bet tā kā lēnām pabūt vēl kopā, lai mums ir tas laiks. Mēs augustā aizbraucām vēl brīnišķīgu ārzemju ceļojumā uz Vāciju un uz Čehiju, tādā vienā koru festivālā piedalījāmies, arī jauks laiks apzinoties to, ka tas ir mūsu pēdējais brauciens, līdz ar to vienkārši ļoti apzināti to izbaudot. Tās dienas, tos notikumus. Es atceros arī pēdējo koncertu, kuru mēs Čehijā dziedājām. Tas bija tieši 23. augustā, kas ir mūsu Latvijas arī tāds īpašs datums Latvijas vēsturē. Dziedājām arī vienu ļoti patriotisku dziesmu un protams, ka to skaņu korim nevar aizmirst. Cik tev vēl emocija ir? Jau ir pagājuši 12 gadi, kopš 13. gada. Jā. Fantastiska lojalitāte pret savu komandu, pret savu kori. Es pat nevaru iedomāties to sajūtu, kas tev gāja cauri tai dziesmu svētku dienai, ka tu viņiem pateici tikai autobusā, bet tu taču biji ar to, zini, tā kā tāds akmens sirsniņā. Ar to noslēdzās tas posms tavā dzīvē. Es jau tev kā ekspertam gribu jautāt, kā meklējumi notiek tad, kad tu zini jau, kāda ir tā nodarbošanās, kas dod to sajūtu. Jo es varu iedomāties sevi, man būtu tā, tas nav tas, nē, tas nav šis nedara, te pietrūks tas, te pietrūks tas. Un es būtu tā, kas tagad atkal meklē to nezinu ko. Kā notiek tā pārslēgšanās, ka tu ļoti apzināti izanalizē, šis man nedara, šeit es neattīstos, un es iešu darīt kaut ko tālāk. Bet kā izvēlēties? Nu tad kur? Kā tu to izdarīji? Ļoti grūti, jo man nebija tādas skaidrības. Es tikai zināju, ka es tagad varu mācīties. Es jau paralēli arī mācījos, biju iesākusi tās studijas, kamēr es vadīju kori, un tur paralēli notika tie procesi. Viņi kaut kā ar mani vienkārši notika. Jā, tātad es jau studēju, un arī pēdējā gadā, kad es vadīju kori, es vadīju paralēli tādam jau manam tādam transformējušam darbam, jo mācoties man bija jāiet prakse, un arī tas jautājums ir, es nepazīstu nevienu no kaut kādiem, kaut kādiem biznesiem, kam es varētu vienkārši tā piezīmēt un pajautāt, nevajag tev praksē, man jāiet prakse. Nu tā, čau Jāni vai čau Andri, jā. Piedod, bet viena maza atkāpe. Tu vēl biji diriģents, un tu izlēmi iet studēt ekonomiku tajā laikā, jo tu iedomājies par mūzikas menedžmentu, un tā tu to savienoji. Jā, es studēju, tā kā tas virsraksts bija uzņēmējdarbība, un man likās, ka tas menedžments vienkārši tās manas menedžmenta prasmes vienkārši paplašināsies. Redzēsim, kas ar to notiks, ar to paplašinājumu. Un tad es tā paplašinoties, tad aizgāju līdz tām studijām, jā, un tam vajadzētu to praksi. Jā. Un es tagad saprotu, ka es nevienu Andri, Jāni, Lieni nepazīstu, kam piezinīt un pateikt, ka es zinu, ka tev uzņēmums, man vajag iet praksē, varbūt, ka tu mani paņem. Un tad man viena laba draudzene saka, es tad vienā tādā pasākumā satiku sievieti no tādas pētījuma aģentūras, es viņai pateicu par to, ka tu meklē praksi, varbūt, ka viņa kaut ko varēs. Es viņai saku, paldies, es pilnīgā izmisumā nav, kur iet praksē. Un tad man piezīmēja no pētījuma aģentūras TNS, Kantar TNS, lai es nāku. Neko nesaprotu vispār, nekādu nojausmu, ko viņi dara, kas tas būs, bet labi, praks vajag es eju. Priekšā man satiek brīnišķīga vadītāja, kas arī pēc tam, kad es tur paliku, pēc prakses bija mana vadītāja. Un tas sākums bija tāds ļoti viesmīlīgs, bet tie pienākumi bija vienkārši priekš manis, es piedodiet, šausmīgi. Man bija jāvada kaut kāda data Excelī. Es ar datoru nebiju strādājis, tā cauru dienu nekad. Es biju iepriekš tā menedžmentā strādājis, 3-4 stundas dienā kaut ko padara datorā, tad atkal kaut kas jānokārto, kaut kur jāizbrauc. Visu dienu pie datora nekad nebija sēdējis. Man sākumā fiziski vajadzēja iemācīties un nosēdēt pie datora. Tad man vajadzēja darīt ļoti garlaicīgus darbus. Ja manas laika galvā ir mūzika, es tur koncerti un dziesmas, tagad man kaut kāds cipars Excelī, kaut kāds pivots, kas ir pivots Excelī. Un tā tālāk vienkārši, es teiktu, šausmīgi garlaicīgi darbi, bet es saprotu, man jau nav kur likties. Kaut kā man tā prakse, kaut kā viņa tur jāmenedžē. Es stoiciski eju katru rītu, saņemos. Es atceros, ka toreiz domāju par to, labi, es aiziešu uz to darbu, izdzeršu kafiju. 2 stundas, tad man ir vieglāk, es izdzeru kafiju, tā ietekmējas no tās kafijas enerģijas, tad es tā kādu laiku tā kā labi.
ļoti grūti. Es pierunāju sev katru sekundi, katru minūti darīt to, kas man galīgi likās, nav priekš manis un ir garlaicīgi. Bet tad kaut kā laikam es tur tā parādīju sev no diezgan labas puses, un man sāka dot ar vien tādas kaut kādas jēdzīgākas darbiņas. Un tad vienā brīdī man tā kā jāzvan intervētājiem. Intervētāji veic pētījums, un jāzvan, jāsaka viņiem tur, kas jādara, kāda ir tagad tas pētījuma nosacījuma, kāds ir darba uzdevums. Kaut kā es tur mēģinu, man arī svešu cilvēks, es zvanu kaut kādam X cilvēkam, es atvainojos, uz kaut kādu X pilsētu un saku viņam tagad jāiet intervijās. Pati nekad neesmu gājis intervijā. Tagad jāstāsta, ka tagad uzdevums tāds, viņi jau tā kā ir, protams, profesionāļi, bet es galīgi neesmu profesionāls. Bet man kaut kā tā sarunāšana ar tiem cilvēkiem bija jau no tiem koriem, tā kā es biju ritīgi labi samācījusies tiem cilvēkiem tik galā, pierunāt viņus, kā man vīrs saka, kā tev jāsaprot, tu māki motivēt cilvēkus bez algas. Un tā ir. Korī cilvēki nāk, un es viņus motivēju, nemaksājot nekādu algu. Viņiem jābūt... Viņam darbā. Jā, tātad viņiem jābūt laikā uz mēģinājumu, viņiem jābūt vienmēr uz koncertu, jo, ja kāds no kora neatnāk, man tāds kamerkors bija, diezgan traki, ja kāda nav. Mēs tāpat kā dejās, es zinu, tur ir vēl trakāk, tur visiem jābūt, tur jau nevar tā, ka viens pāris ir pa vienam. Kurīs skaļāk pa kaimiņu patiedā, tad dejā jau nekā. Kurī vēl kaut kā tu tur, bet dejā, galīgi nevar. Tā kā visceņu deju kolektīvu vadītājiem, es saprotu, ar ko viņi cīnās, Un es iemācījos motivēt bez algas. Un man te intervētāji, es tagad saprotu, viņiem taču maksā algu, es varu arī viņus pierunāt. Kaut kā tā es sāku, bet es domāju, ka tā arī tā cilvēku mīlestība kaut kur manī, es ceru, ka no vecākiem, vai mēs vienmēr sākam, ir kāda augstāka spēka virs mums, kas mums dod to pamatu. Tā cilvēka mīlestība, viņa vienkārši kaut kur manī ir. Un es viņu ļoti, ļoti tā kā centos kultivēt, visādi eksperimentēju un variēju ar to, kas ir tās metodas, kas palīdz man ar tiem cilvēkiem labāk sastrādāties, kas nestrādā. Un tā es kaut kā ar tiem intervētājiem arī tā pamazām, un man sāka laikam labi iet, jo man pēc tās prakses pierunāja tagad, kas paņem mani darbā. Un man ir jāvada 70 cilvēki visā Latvijā attālināti. Toreiz mēs par attālinātu darbu neko nezinājām. Es arī nezināju, ka tas tā saucās. Vienkārši 70 cilvēki, kur dzīvo visā Latvijas teritorijā, viņi iet intervijās pēc ļoti konkrētiem, standartizētiem kvalitātes norādījumiem, jāizpild darbs, ļoti grūts darbiņš. Tā kā paldies visiem, kas atbild uz visām aptaujām. Tas intervētāja darbiņš ir, nav tik salds. Un tā mēs ar to komandu 5 gadus kopā augām. Man atkal bija jauna pieredze. Ar cilvēkiem es tā kā sapratu, kā es varu runāt, bet tagad man jārunā ar tajā pētījumu valodā. Pašai jāsaprot, kā tad tās intervijas veids, lai viņiem labāk palīdzētu. Un kas bija būtiski, es mēģināju atrast katra cilvēka to īpatnējo stipro vai kādu vājo punktu, ar ko mēs varējām tā kā būt uz viena viļņa, lai es viņu spētu motivēt. Jo bieži vien tie pētījumi bija sakrīt daudz reizē, kā jau mums dzīvē, visu vajag vienā dienā, vai daudz intervijas jāveic kādā periodā, vai grūtāks pētījums, garāka anketa. Un tad es teicu, katra tava viena intervija ir būtiska mūsu tajā 1000 interviju kopijā izlasē. Tev liekas, ka tu tur tā vienu šodien uzrunāji, vai ne, to respondentu, bet saprot, ja mēs katrs viens, mēs šodien, piemēram, 30 intervētāji aizbrauca savām vietām, kur viņiem jāintervē, un katrs dabū vienu interviju, mums ir 30 intervijas, jau 30. Un tu saproti, ka tu esi tik būtisks tajā kopējā intervētāja pulkā, dažādi tā kā uzrunājot, pierunājot, vai kādam vienkārši vajadzēja katru dienu piesnīt un pateikt, es zinu, ka tev šodien izdosies. Un tas bija tas, ko es meklēju, un tā man, es teiktu, ārkārtīgi labi veicās, un man bija brīnišķīga komanda arī birojā, gan ļoti atbalstoša vadība, gan arī manas tuvākās kolēģis ar lielu prieku varu teikt, ka mēs joprojām esam draudzenes. Par to liels prieks, ka tas darbiņš varbūt nebija tik vienkārši, bet tieši tajā izaicinājumā mēs kopā visi augām, intervētāji un mans kolēģis, un tā cilvēku mīlestība man tur noderēja, un tā es kaut kā paralēli arī vēl Exceļus iemācījos, un visu kaut ko tur rēķināju beigās. Grūtību pārvarēšanas ar to cilvēcīgo prizmu. Kādu ceļamaizi tu man iedotu kā ļoti nepacietīgam cilvēkam izdzīvot to sākuma posmu? Kā sevi motivēt? Viens ir kafija, tas man arī darētu, bet droši vien ne ilgu laiku, un ar vienu kafiju man noteikti nepietiktu.
kad sākumā tu aizēji birojas, monotoni, rutīna, Excelis, neko nesaprotu. Kā iziet cauri tam nepadoties, jo es domāju, 2. dienā būtu man šito nevajag, es zinu, kā ir jābūt, es jau to piedzīvoju, jā, protams, ekonomika ir jauki, un es studēju, viss ļoti labi, bet nē, es šeit nepalikšu. Bet tavs stāsts rāda par to, ka, izēj cauri, iedod tam darbam vēl vienu iespēju, iedod tam Excelim vēl vienu iespēju, iedod vēl tam managementam vēl vienu iespēju. Kādu padomu tu man iedod? Es varu iedot tikai to, ko es zinu, un es zinu to, ka es katru rītu pamostos un esmu gatava sākt no jauna vai sākt atkal. Un es tieši nesen lasīju, ka Imants Ziedonis kaut kad ir izdomājis tādu jēdzienu kā tik un tā spēks. Pastāsti. Viņš saka, ir tāds tik un tā spēks, kad tu vienalga, kurā grūtā situācijā atkal atgriezies atpakaļ no kaut kāda vai nu sākuma punkta vai kaut kāda posma, kur tu vari atsākt, un tu atsāc tik un tā. Es vienkārši mēģinu vēlreiz un vēlreiz, un es saku tā, es rīt no rīta pamodīšos, jauna diena, es mēģināšu atkal. Un es teiktu, ka es sev atļauju nemēģināt tikai pēc ļoti daudzām reizēm. Tā, es neesmu gatava sev pateikt pēc 2., 3. vai 5. Es to nevaru. Es vēl un vēlreiz mēģinu, tāpēc aicinu arī visus citus vienkārši vēl un vēlreiz mēģinu izdomāt, kas varbūt ir no rīta tā viena lieta, kas tev patīk. Pasēdēt 5 minūtes ar kafijas krūzi vai paklausīties savu mīļāko dziesmu, kā piemēram mana meita dara no rītiem, lai tas rīts tāds jaukāks. Katram ir kaut kāds savs, vai es zinu, ka es broksīs vienmēr ēdīšu to kaut kādu manu garšīgo maizīti, vai, es nezinu, tur mēs no rīta visi kopā brokastosim. Atrast kaut kādu vienu lietu. Tik tālu es tiku. Labi, tagad es eju uz darbu. Tagad, kas ir tā nākamā lieta, līdz kurai es tā kā turēšos, kas mani noturēs. Un tā pa maziem posmiņiem sevi tā kā stimulēt. Jo tas ir stāsts arī par grūtām lietām, kā visas citas grūtas lietas, arī studējot, ir daudz visādi darbi jāraksta, un tas parasti notiek vakaros vai brīvdienās, un tad tas nav galīgi vienkārši saņemties un darīt, un tad es arī saku tā, tagad es stundu rakstu, pēc stundas mēs varam apēst tur 3 Haribo lācīšas, sevi apbalvot, vai tur vēl kaut kas notiks. Kaut kā saprast, kā es sev varu motivēt, bet es nezinu, kā ar citiem, man ir diezgan vienkārši ar to katru rītu sākt no jauna. Tas strādā tad, ja tu skaidri zini, uz ko tu ej. Tavā gadījumā tas bija mērķis iegūt 2. profesiju, iespējams pēc tam vēl 3, jo tev bija skaidrs tas galamērķis. Nebūtu tik pārliecināta, ka es zinu savu galamērķi arī šodien. Es it kā saprotu apmēram to virzienu, bet es nevaru teikt, ka es viņā tā pilnīgi 100% eju. Jo tikpat labi es cenšos būt arī atvērta kaut kādiem ceļa pagriezieniem. Es mācos par to, lai es būtu atvērta, jo man liekas, ka tas ir vērtīgi. Jo tā vienkārši iet uz mērķi ir skaisti, un iespējams kādam tas palīdz noturēties tajā grūtību rutīnā. Bet man patīk, ja ik pa laikam ir arī kāds pagrieziens, ko es negaidu tajā ceļā. Un es esmu gatava arī iziet varbūt to līkumiņu. Es zinu, ka mērķis ir uz tiem ziemeļiem. Es varu mazliet caur dienvidu rietumiem tādu mazu līkumiņu iziet. Es zinu savu to fokusu, jā, tas gan. To es paturu, bet viņš nav tāds varbūt ļoti precīzs. Mūsu bērnībā bija tā spēle, ka bija tās dzeltenās kasetes, un tad vēl tur joystikiem varēja spēlēt. Tagad droši vien arī ir kaut kas līdzīgs, tikai daudz advancētāks. Un tad tas Super Mario, viņš tur citreiz pazemē ielīd, es tur salasīju tās puķītes, sēnītes, kas un tur bija, un tad viņš atkal gāja pa to savu pamattrasi, viņš tur skrēja. Un tas man ar to asociējās. Bet šobrīd tev ir tāda doma par lielo bildi, kāpēc ekonomika, kāpēc MBA, tas lielais plāns ir? Labs jautājums. Tā, es teiktu, tāds fokus, es gribētu dzīvē vadīt uzņēmumu, bet ļoti nekonkrēts, nevaru neko konkrētāk pateikt. Tas ir tas fokus, uz ko es eju. Bet tā pašā laikā, piemēram, šobrīd es studēju Rīgas biznesa skolā, tāpēc, ka man vienkārši interesē tā lieta. Un es ceru, ka tā interese man aizvedīs kaut kur tālāk, bet es nevaru teikt, ka studēju tikai tāpēc, ka es gribētu vadīt uzņēmumu, ne tāpēc, ka man ir interesanti. Un bieži vien es meklēju dzīvē arī to, lai man ir vienkārši interesanti, lai man tas aizrauj. Tādā veidā es tā kā piedzīvoju dzīvi, lai viņa ir arī neparedzama. Kā Ilze Ušacka Priekula teica, ka profesijas atrod mani, es ticu, ka arī mūsu uzņēmumi atrod mūs. Vismaz man dzīvē tas ir pierādījies, jo es uz darba interviju esmu bijusi 2 reizes. Tas bija jau vairāk kā pirms 20 gadiem. Tās bija manas pirmās 2 darba vietas.
Un pēc tam es tiku vienkārši nocelta no trases visu laiku. Pat līdz tam, ka man atnāk kolēģi, saka, es biju pusdienās ar vienu ļoti labu draugu, viņš man izstāstīja, ko viņš meklē. Un es sapratu, ka viņš meklē tevi. Es saku, man šobrīd nē, tiešām nē. Un otroreiz bija tieši tāda pati situācija. Es biju tikko sākus projektu, kas man ļoti, ļoti patīk. Un man zvana, man tevi vajag. Es saku, nē, jums mani nevajag, jums vajag kādu, kas izdara to. Nē, man vajag tieši tevi. Un tas ir fantastiski, ka tu ļaujies, un es tiešām beigās aizgāju uz to, uz abiem darbiem es aizgāju. Un es ļāvos, jo šī dod iespēju. Tajā brīdī, kad ar mums tas notiek, mēs pat iedomāties nevaram, ka tā nebūs viena iespēja, bet tur iekšā ir cilvēki, notikumi, zināšanas, kas mūs ārkārtīgi bagātina. Un pat, ja gala beigās tas iznākums nav veiksmīgs, vai no ātri beidzās sadarbība, vai iespējams rodās kaut kāds konflikts, arī tādas lietas ir bijušas, es neatteiktos ne no vienas no šīm pieredzēm. Jo pat uzdodot sev jautājumu, jā, bet ja tu nebūtu aizgājis tur, tu būtu piedzīvojis kaut ko citu, jā, es vienkārši to nezinu. Bet tas viss ir ļoti vērtīgi. Atgriežoties pie tava lēmuma pamest kori, es tev nepajautāju vienu tādu svarīgu aspektu. Apmēram 2 gadus tu pati domāji par to, ka iešu prom, neiešu prom. 2 gadi tas ir ilgs. Es domāju, ka tu tur tādu riktīgu kardiogrammu pārdzīvoji. Pamatā, kāpēc sākās šīs pārdomas? Tas noteikti ir galvenokārt par mani, par manu personību. Man ir svarīgi attīstīties kā personībai. Es vienkārši gribētu dzīves beigās būt labs cilvēks. Ar to labs cilvēks saprotot milzumu daudz. Man ir būtiski attīstīties, un tas, protams, loģiski notiek saistībā ar mūsu profesijām. Es bieži domāju par to, kā es attīstos tajā darba vidē, kā man tas palīdz personīgi attīstīties, un tāpat laikā es būtiski arī veltu laiku ārpus darba, savai pašizaugsmei. Tāpēc tur ir tāds komplekss, un bieži vien tā personīgā pašizaugsme ir primāra par to, varbūt, kas notiek profesionāli ar mani. Ja es saprotu, ka ir varbūt foršs darbs, bet es neattīstos, tas ir viens kaut kāds lēmums. Es attīstos, varbūt tas darbs nav tik, nezinu, tur vai atalgojums kāds, vai kaut kādi citi aspekti, tur ir tāda mīnusiņa. Tas arī atkal tāds cits lēmums. Es vienmēr domāju primāri par to, kā es kā personība varu attīstīties, vai tie ceļi ir tie, pa kuriem man šobrīd jāiet. Un es drīzāk nerēķinos ar apkārtējiem cilvēkiem, bet kaut kādā mērā tas tā ir. Es arī nerēķinos ar savu ģimeni, tādā ziņā, ka viņiem ir jāpieņem, ka es attīstos, un nevienmēr tiem apkārtējiem cilvēkiem tas varbūt ir vienkārši. Jo es mācos, tas man aizņem laiku, tas nāk ar kaut kādām jaunām idejām un mēģinu viņiem tā kā viņas iestāstīt. Jā. Un nav jau teikt, ka tas, kā es mainos, visiem der. Tas ir ļoti liels jautājums. Vai tas, kā mainās cilvēks mums blakus, mums der? Vai mēs esam ar mieru, jo tās vērtības mainās fokusi. Ļoti, ļoti daudz, kas mainās, īpaši tādā garākā gadu periodā. Tas nav vienkārši. Es ticu, ka tas nav vienkārši. Kā ģimene uztvēra tavu lēmumu aiziet prom no kordiriģentiem? Es teiktu, ka man ir paveicies ar vīru, kurš, es nebaidīšos nosaukt, viņš ir mans dzīves coach, jo tikai viņš redz tādu lielāku bildi nekā es pati par sevi. Viņš redz, ka ir lietas plašākas par manu tā brīža spēju vai tā brīža darbu, un viņš man ļoti mudina skatīties plašāk, vairāk un saka, ka es varu, ka man izdosies un kad, lai es nebaidos, ka tas noteikti sanāks. Un es ar viņu runājot ļoti daudz ko varu tā kā sevī pārvērtēt un bieži vien arī savas bailes un kaut kādu savu nedrošību, jo iedomājies, tev ir viens cilvēks, kurš tu saki, bet man bail tur tās durvis atvērt. Viņš saka, nekas, atver, kas tur būs? Tiešām ļoti paveicies ar vīru. Jā, un es domāju, tas ir viens no tiem aspektiem, kā es tik drosmīgi esmu paskatīties arī ārpus sevis, jo es pati to nekad nebūtu varējis izdarīt. Protams, ir visādas jaukas metodas, cilvēki iet pie coachiem un supervīzijās, tas arī ir palīdzoši noteikti, bet man tas nav jādara, vismaz ne tādā apmērā, un es parunājoties ar vīru, kurš tiešām liela personība, līdz
ar to viņš ļoti plaši redz dažādus notikumus. Var paskatīties uz mani no tāda plašāka skata, un tas bija tāds iedrošinājums. Ar viņus arī izrunāju šīs tādas tā kā manas šaubas, jo man jau no tā sākumā bija bail no tām manām šaubām. Kāds noteikti mēs ejam tam cauri. Tā kā tas ir tāds milzīgs atspaids, kā es varēju sevī reflektēt par to tēmu un joprojām varu. Un patiesībā līdzīgi kā ar Rīgas Tehnisko universitāti, kuras tā kā iedomājos, ka es varētu iestāties. Un viņš saka, ka, jā, protams. Un tāpat es domāju arī par Rīgas biznesa skomu. Man likās, ka tur noteikti mācās gudrāk cilvēki par mani, un noteikti tur netikšu un tā. Bet var taču mēģināt. Un es atceros tādu spilgtāko piemēru, ka es aizgāju sākumā uz pirmo lekciju vispār, kad es sāku mācīties to uzņēmējdarbības vadību. Un es sapratu, ka es nesaprotu, vai es gribēšu. Es iestājos, nav nekādas sajēgas par to, kā es jutīšos tajā studijās, un vai tas tiešām ir par mani. Bet man vīrs saka, tu vienkārši tajā pirmajā lekcijā galvenais nosēdi līdz galam. Tā kā neizai ārā. Nosēdi pirmo lekciju un tad pieņem lēmumu. Es nosēdēju, un tad sapratu, nav tik traki. Saprotu, varu, ir interesanti, tas ir paliku. Jā, tāds atbalsts gan tādā varēšanā, gan tādā ticēšanā, jo es kādreiz esmu, es nezinu, vai es viņam skaļas to teikus, bet tagad varu pateikt, ka viņš kādreiz tic vairāk man nekā es pati sev. Un tas ir tas, ko es visiem novēlu. Jums ir katram tāds cilvēks, kurš jums tic vairāk nekā jūs paši sev. Wow. Paldies. Ar ko nodarbojās tavs vīrs un vai viņam ir bijis kāds interesants pagrieziens, vai šis ir viņa tās dabiskās prasmes, vai viņš to ir ieguvis arī kaut kādā savā ceļā? Mans vīrs ir klarnetists, ļoti ilgus gadus strādājis par solo klarnetistu. Tas nozīmē, ka pats ar sevi mācos skaņdarbus, braucu koncertēt. Tā bija liela daļa no karjeras, arī ārpus Latvijas robežām. Tad kādu laiku viņš spēlēja orķestros, simfoniskā orķestrī, Liepājas orķestrī. Šobrīd ir izdienas pensijā, jo visu savu skaisto mūžu ir nokalpojis, varētu teikt, klarnetei. Un mēs arī patiesībā satikāmies diezgan vēlu. Jo tas vienkārši, es viņam saku, bet tas jau nebija iespējams pirms tam, jo tev bija klarnete. Man nebija vietas. Jā, tas varbūt tā, kā es to redzu, bet jā, tā viņa visa lielākā dzīves daļa ir pagājusi kopā ar klarneti. Viņš ir mācījies arī Vācijā pie pasaules labākās klarnetes skolotājas. Un varbūt tas viņa viedums atnāca tajā brīdī, kad viņš izmācījās Vācijā pie pasaules slavenākās klarnetistas, ieguva beigšanas diplomu ar izcilību, atbraucot uz Latviju. Viņam nebija, kur strādāt. Viņu neviens neņēma pretī. Viņš strādāja lidostā par pārdevēju. Un tā dzīve pēc tam kaut kā vēlās arī uz tādu labāku pusi, bet es domāju, ka mēs katrs nonākot tādos dzīves likločos kaut kā kļūstam viedāki. Un iespējams, ka tas ir arī tas aspekts, kā viņš to dzīvi redz tā viedāk. Par laimi pēc tam viņš arī spēlē klarneti un šobrīd māca bērniem klarnetes spēli. Man tā patīk, šeit brauc mājās un saka, zini, šodien tā manam audzēknim tā skanēja tā klarnete, tik skaisti, gandrīz tā kā man. Un tas ir tāds gandrīz, protams, tur ļoti daudz arī grūtības tajā skolotāja darbā. Bet, jā, kaut kāds tāds skaistums, bet es teiktu, ka tā ir tāda viena šķautne un tikpat milzīga šķautne, kas arī man ir ļoti interesanti un manai izaugsmai noderīgi, ir, ka viņš ir ļoti gudrs cilvēks, kurš interesē par daudzām lietām. Kā es smējos, kādreiz viņš bija matemātikā labāks, jau mēs esam tā kā vienā līmenī, es tā kā pievilkos ar tām savām studijām, ļoti labi rēķina, ātri saprot lietas. Es atceros sākumā, kad mēs iepazināmies. Viņš man bija tāds kā vēstures skolotājs, jo es esmu mācījies vēsturi, tā pa posmiem. Pirmais pasaules karš, tur ne viduslaiki, man skaidrs tie posmi, nekādīgi nelīmējās kopā. Un tad viņš man vienā reizē 3 stundas kafejnīcā izstāstīja tā kā vēsturi, kā viņi tā kā iet no A līdz Z. Tādas skaistas lietas, kas man sakārtoja smadzenes, piemēram, vēsturē. Bet arī mīļa tēma investīcijas. Viņš ļoti interesēs par dažādām investīcijām, par ekonomiku, par pasaules notikumiem. Es kādreiz smējos bērniem sakot, ka kaut ko nezināt, paprasiet tēti. Viņš ir tā kā Google. Jūs paprasīsiet, viņš uzreiz varēs atbildēt. Vai arī, piemēram, es kaut ko nesaprotu politiskajā situācijā, tur kaut kur tuvajos austrumos, kurš tur ar ko. Es viņam paprasu, viņš man izstāsta. Tā erudīcija man ļoti palīdz, un man liekas, ka es esmu tā kā iedvesmota, varēt daudz uzņemt informāciju, analizēt, interesēties.
Nu, jauki ir tādu rīku. Tev tāds rīks ir blakus, jā, erudīts vīrietis. Ilze, bet ko tu dari šobrīd? Kur tu esi? Es strādāju Deloitte Latvija, kas ir viena no Big Four kompānijām. Tāds starptautisks uzņēmums, kurš nodarbojas ar dažādām vai nu finanšu vai auditu konsultācijām, juridiskām konsultācijām, tam līdzīgi. Palīdz klientiem, dažādiem uzņēmumiem atrisināt viņu grūtās problēmas, jo tām vieglākām viņi tā kā iet pie citiem, bet ar tām grūtākām nāk pie mums. Tur es strādāju, es teiktu par tādu atbalstu kolēģiem dažādos procesos, lai tas darbs ar klientiem būtu vieglāks. Vai tās ir dažādas iekšējās programmas vai procesi, sapulces, kaut kādā mērā arī tāda komandas kultūra, kas man ļoti patīk. Saprast, kā mēs varam būt viens pret otru komunikācijā kvalitīvāki, lai mēs varētu to darbu darīt pēc iespējas labāk un justies kā forša komanda. Ļoti daudz dažādu pienākumu. Es teiktu, ka es arī esmu diriģents, jo es diriģēju vairākus procesus. Tur ir gan jaunu programmu ieviešana, gan kaut kāds onboarding process jāpārskata, kā labāk, kā savādāk, kā cilvēkam tā kā draudzīgāk, vieglāk saprotam. Kas man patīk, es redzu starptautiskā biznesa procesu vadību, kā viņi to dara, kā ir brīnišķīga pieredze. Un man pat ir bijusi situācija, kad es varu padalīties Rīgas biznesa skolas kaut kādos kursos ar tādu kā labu piemēru, pastāstīt, kā tas strādā, kad ir process sakārtots, jo tādam mazākam uzņēmumam tur tie procesi katrs domā bišķiņu savu. Jā, tā kā es priecājos, ka man ir pieredze tā kā paskatīties uz vairākiem procesiem no tādas ļoti labas prakses. Es ceru, ka man tas noderēs, ja es gribēšu kādreiz kaut ko savā dzīvē ieviest kaut kur citur. Man būs laba bāze, ar ko es teikšu, jā, bet korporācijās ir tā, un tas strādā vai tas nestrādā, vai mazā uzņēmumā mēs varam šo pārņemt, vai vidējā, jā, vai kādā citā lielā organizācijā. Man liekas, ka tu dabū zināšanas, ko dabūja Vinnijs Pūks, kurš teica, vajag darīt tā, kā vajag darīt, un nevajag darīt tā, kā nevajag darīt. Un tad, kad tu vadīsi uzņēmumu, tev šīs zināšanas jau būs. Bet pirms mēs ejam stāstā, kā tu tur nonāci, te būs mans mazais pārsteigums. Tev jāpaklausās, ir ziņa, un jāmēģina saprast, vai tu zini, kas tas ir. Par Ilzi. Satiekot Ilzi, atšķirīgs ienāca tāds komandas biedrs, kurš bija ļoti atvērts, un tā varbūt ir Ilzes viena no gan pozitīvajām, gan arī stiprajām pusēm būt atvērtai, mācīties, izzināt, censties, saprast to darba lauku, kur varbūt, protams, bija ar savu specifiku tas, kas uzņēmumā notiek. Otra Ilzes stiprā puse ir empātija, saprast cilvēkus, teiksim, tā skaitā savu tiešo vadītāju, kā, ko un kādā veidā, kā teikt, arī vadīt savu vadītāju, ja tas ir nepieciešams. Jā, tī no tāda emocionālā puses, jā, īpaši, kad varbūt ir saspringts, jā, varbūt kaut kāds laiks. Un, protams, Ilzes trešā kompetence, ko es pamanīju, un arī Ilzē ārkārtīgi labi izdevās, ir izveidot sadarbību ar citiem, tātad iejusties kā brīnišķīgam komandas spēlētājam. Tad arī laika gaitā pārņemot šo atbildību, vadīt komandu, strādāt ar komandu, ieraugot arī gan sadarbības plusus, gan varbūt, kas ir vajadzīgs vairāk, gan arī stiprās puses. Man liekas, ka tās ir tās pamat stiprās puses, ko varēja pamanīt, es domāju, ik viens, un man tas sadarbībā bija ļoti vērtīgi. Tas arī Ilzei dos, ejot uz priekšu, karjerā, dzīvē, jā, ārkārtīgi daudz pievienoto vērtību un izdošanos. Paldies! Vai tu zini, kas tas ir? Jā, Inga Durska. Mēs satikāmies, kad es atnācu. Viņa arī bija tāds cilvēks, pie kā es mazliet pievilkos, jo man ir atkal tāda vide, kur viss jauns, viss svešs, tāds liels uzņēmums. Ja es iepriekš tā kā strādāju ar cilvēkiem, arī tā kā starptautiskā uzņēmumā, bet tomēr savādāk, tur tāds projekts pēc projekta, un varbūt neredzu to lielo bildi, tad man vajadzēja uzreiz tā kā ātri saprast, kas ir lielā bildi, jo es sākumā strādāju kā partnera asistenta. Un tad man vajadzēja ātri tā kā nosuportēt vai atbalstīt to partneri dažādos biznesa procesos.
vajadzēja ātri saprast visādas tur finanšu lietas vai visādas saīsinājumus. Nu, daudz jauna. Inga tajā brīdī bija HR vadītāja, iedeva tādu mieru, ka viss būs labi, ka sanāk, ka, jā, kad sadarbojamies, runājam, domājam. Es varbūt atnācu laikā, kad administrācijas komanda, kas atbalsta visu biznesa procesu, bija tāda kustīga, cilvēki tā mainījās, kā nevarēja saprast, kas par iemeslu, un Inga saka, varbūt jūs grib uzņemties tādu vadību par to administrācijas komandu. Tas, man liekas, bija 2 mēnešus nostrādājis. Nu jā, es vienkārši, nu labi. To es tādas dzīvē vienmēr saku, jā. Jā, to es arī sev iemācīju. Dabīgi es to nesaku, es vienkārši iemācīju, ka man jāsaka jā. Un tikai tad es domāšu, kā es to daru. Jo vienmēr taču var pateikt, piedodiet, es tomēr nevarēšu. Bet man jāatzīst, ka 99% pēc tā, jā, es tomēr varu. Tajā brīdī es tomēr ar tādām bailēm teicu jā, un tas bija tāds veiksmīgs posms, ka mēs ļoti to administrācijas komandu nostabilizējām. Un šodien man liels prieks par to, kāds ir rezultāts pagājuši 5 gadi. Ļoti daudz kolēģi ir ilgstoši jau strādā, un mēs redzam, kā viens otru varam atbalstīt. Es teiktu, ka šobrīd esmu tā kā izkāpus jau kādu laiku no tādas tiešās, varbūt, vadīšanas, jo tie procesi ir sakārtot, cilvēki viens ar otru iedarbojas, saprot kārtību, un tas bija tāds posms, kurā varbūt vajadzēja to manu tā diriģentu roku pielikt, lai tas sakārtojās un varētu iet tālāk kvalitīvi, bet jā, paldies Ingai. Viņa manī kaut ko redzēja, jo es atkal biju sabijusies, es nezināju, kā man iestajā, atkal nevienu nepazīstu, visi procesi jauni, un tās bailes sākumā bija kaut kā jāpārvar, un viņa bija tāds iedrošinājums. Man ļoti patika, kā tu teici, man bija jāpieliek sava diriģenta roka procesa sakārtošanā. Vispār fantastiski. Vajadzētu uzņēmumiem padomāt, varbūt ir jāpameklē diriģenti kādā brīdī un jāļauj viņiem padarboties. Reku tev biznesa ideja taisi, diriģēšu jūsu uzņēmumu. Kolosāli. Kolosāli. Tu saki, šobrīd jau visi procesi ir sakārtoti, un man uzreiz tāds, Ilzei tūlīt paliks neinteresanti. Ilze tuvojās kaut kādam brīdim, zinot, ka tu esi tā, kas saka jā iespējām, kas ļauj ceļu atzarojumiem. Vai tu priekš sevis esi definējusi kaut kādu brīdi, ka šis būs tas brīdis, kad es jau meklēšu jau vadības amatus, vai, piemēram, šis būs brīdis, kad es domāšu iespējams par uzņēmuma dibināšanu, vai tas ir tāds apzināts, nosprausts kaut kāds notikums vai sajūta, vai tu pagaidām mācies, tu krāji zināšanas un prasmes, kas tev varētu noderēt jau kā vadītājai, un pagaidām plūsti? Īsā atbilde pagaidām plūstu. Jā, jo man nav konkrēta ne datuma, ne kāda cita konkrēta laika atskaita vai vietas atskaita. Es pagaidām plūstu. Uzņemu tātad, esmu atvērta, bet tai pašā laikā uzņemu tādu tā kā pieredzi, jo es saprotu, ka tā pieredze man ir ārkārtīgi vērtīga šobrīd, ko es varu šajā uzņēmumā saņemt. Un viņi zina, ka man vajag ik pa laikam kaut ko, lai man ir interesanti. Tas nav nekāds noslēpums, tāpēc skaļi droši var teikt. Un kolēģi vai vadība mēģina ik pa laikam man izdomāt kaut ko, lai man ir interesanti. Un tie procesi arī rodās paši no sevis patiesībā. Kaut kas atkal jauns ienāk vai kaut kas jāsakārto. Tā kā, jā, teik piespēlēt visādi interesanti projekti, kurus var attīstīties, un kamēr tas tā plūst, ir, man liekas, abām pusēm ļoti, ļoti labi. Mēs labi sadzīvojam, bet kad būs tas mirklis, es nevaru pateikt, ne sevis to varu pateikt, ne kādam citam es to varu pateikt. Vienīgais, ko es varu pateikt, ka es gribu būt gatava. Tas ir iespējams? Jautājums, kas ir gatavs? Man liekas, ka tas ir tā kā ar mammošanos. Nē, ir atsevišķas sievietes un visu cieņu, bet lielākā daļa, ko es zinu, sevi ieskaitot, vai tu biji gatava kļūt par mammu? Jā. Tad tu esi tajā mazākajā daļā. Nu, es nē. Bet es nezinu, vai tas tiešām tā izpaudās. Es vienkārši jau sen zināju, ka es gribu bērnus. Nē, viens ir es gribu. Tu arī gribi būt vadītāji. Vai tu esi gatava? Bet kas ir gatava? Precīzi. Paldies par šo jautājumu. Kas ir gatava? Kas ir gatava? Tu esi gatava? gatava jau pirms 3 gadiem. Lūdzu, atver CV un aizsūti šodien pieteikumu 3 CEO vakancēm. Tu esi gatava. Nu, kas būs tas brīdis, kad nē, nu tagad es esmu, jo es tieši šo teikumu izlasīju, un tas bija pēdējais piliens manās zināšanās. Nē, tā man nav sajūta. Es nekrāju tā kā listi, kura man ček jāizdara, lai tad es varētu to darīt. Nē, es vienkārši plūstu, ir kaut kāda opcija, es padomāju, labi, mēģinu. Man liekas, galvenais, ko es esmu pateikusi, es drīkstu mēģināt, ja man neizdosies, sliktāk nebūs. Nu, ja. Būs tāpat.
Tas ir tas pats, kur es tagad esmu. Tātad mēģināt es varu. Tāpēc es tevi izaicinu, tu saki, es gribu būt gatava. Tur jau vairs nav jāgrib, tu esi gatava. Vienkārši daram. Tu man iedvesmoji uz vienu epizodes tādu veidu, jo tu teici, arī vadība visu laiku mēģina izdomāt, lai man ir interesanti. Un es sapratu, ka man ir jāuzaicina kāds uzņēmuma vadītājs, kaut gan varbūt arī no personāla daļas, tas varētu būt no HR, kā mēs uzņēmumos, tie, kas to dara, paldies, vai varētu labāk organizēt, lai mēs katrs pats meklējam to sajūtu šeit. Bet patiesībā arī mūsu darba devēji mums var ļoti palīdzēt meklēt to sajūtu. Un tas ir ārkārtīgi liela daļa. Un tad, kad tāda cilvēka kā Inga, piemēram, viņi to ierauga un nofokusē tevi vai piemet tev kādu ideju, ja? Nu, pieņemsim, manā gadījumā es biju jurists, man tur sanāca vairāk nejaušība, man neviens nepiedāvāja, bet es nejauši kļuvu par uzņēmumu vadītāju, patiešām nejauši. Un es sevi tur atklāju no jauna, bet te atkal jautājums, ja man būtu kāds piedāvājis, ej pamēģini. Vai es aizietu? Es taču nebiju gatava. Protams, ka es nebiju gatava. Bet tad, kad es tur iegāju, es gatavojos un mācījos un darīju, un, protams, izbaudīju. Un tā es savā ceļā nonācu pie tā, ka man der mācīties darot. Man tas patiešām der. Un nav jau tādu gatavu ekspertu. Jā, nu, varbūt tiešām tur pilotam ir jābūt pilnīgi gatavam nosēdināt lidmašīnu un pacelt, bet iespējams arī viņiem ir kaut kādas lietas, ko viņi mācās darot. Jo, nu, nezinu, uzaicināšu kādu no aviācijas nozares, lai pastāsta, vai var nosimulēt pilnīgi visu, jā, jo tur taču daudz vēl arī cilvēciskie faktori. Tev šobrīd aug 2 pusauģi. Jā, man 2 brīnišķīgi bērni. Cik veci? 16 gadu un 14. Wow, šis ir fantastisks vecums, kad viņi jau sāk kaut ko varbūt nojaust par savu karjeras virzību. Ko tu viņiem stāsti sajūtu līmenī? Kā meklēt, uz ko skatīties, no kā nebaidīties? Es viņiem pirmkārt piedāvāju ļoti daudz visādas iespējas. Iemetu tādas idejas, rekur tāds pasākums, rekur tāda konference, rekur tāds raksts, rekur tāda grāmata, rekur es iemācījos kaut ko savā skolā. Es atnāku ar savām biznesa skolas zināšanām un viņiem kaut ko pastāstu, lai viņiem ir maksimāli plašs redzesloks. Lai viņi nebaidās no kaut kādām nezināmām lietām. Es viņam varbūt esmu varējusi jau kaut ko pastāstīt par kaut kādām arī dažādām profesijām vai par to, kā viņi ļoti labi redz, kā es organizēju savu dienu, kā es eju uz kaut kādām lietām, kas man jāizdara, arī to, cik grūti kādreiz. Es drīzāk ar to tādu iespēju dāvināšanu gribētu, ka viņi ir gatavi mēģināt. Tai pašā laikā, kas man ir svarīgi, es viņiem iedodu to sajūtu, ka tu varēsi. To ticību, tu varēsi. Es pat nezinu, vai vienmēr viņi tā varēs, bet es zinu, ja kāds pasaka, tu varēsi, vismaz man tā ir, es jau 50% varu. Tas ir tik dīvaini, pirms tam es nevarēju, bet man pasaka, tu varēsi, un es varu. Tāpēc es svēti tam ticu, un es arī viņiem stāstu, ka viņi varēs, un ja es redzu, ka tur tā kā ļogās tas pamatiņš, es viņu bišķi pieturu vai piepaceļu vai palīdzu vai parādu kādu metodi, kā tad vieglāk sasniegt to lietiņu, ko viņi grib tad izdarīt. Jā, bet par to, ka tu varēsi. Tu varēsi, plus ir jāizdara kaut kādas konkrētas lietas, jādara, jāsāk. Vai cik daudz mēs par to esam runājuši, par to, kā sākt. Mans 14-gadīgais dēls tikai nesen ir atklājis, ka viņš var man atklāti pateikt, ka viņš atliek lietas. Ja pirms tam bija tāds vecums, ka mēs 2 gadus runājam par to, kāpēc tu šito neizdari, kāpēc tur, tas nenotiek. Un tikai nesen viņš varēja sev skaļi un man skaļi pateikt, ka viņš atliek. Un tad mēs runājam par to, kā sākt, kā es sāku, kā darīt grūtākas lietas, kuras varbūt tā negribās uzreiz, kā nepārslēgties uz to vieglāko no rīta vai neizdarīt tur grūtāko un tad dabūt to gandarījumu. Viņš pēc tam man nāk, jā, es taču izdarīju to no rīta, jau redzi, man brīva diena. Tās ir tas, ko es gribētu viņiem iedot, to tādu, ka tu varēsi, ka tev sanāks, jāmēģina atkal un atkal izdarīt kaut kādu mazu solītu, tiksi tālāk. Un es ceru, ka ar to, ka viņi redz, kā tas palīdz, ka viņi to tālāk vēl kādam citam būs gatavi, vai kādam savam draugam pateikt, vai saviem bērniem, vai kādreiz būtu man. Un tā es ticu un ceru, ka mēs to pasauli varam būvēt labāku ar to, ka mēs viens otram ticam. Ja mēs viens otram ticam, mēs jau par 50% visu varam.
Un mana mazā viltība ir tāda, ka es kādreiz paroles tādas sev lieku. Piemēram, man ir viena parole, es pateikšu pusi no paroles, jo viņas nevar teikt. Man ir viena parole, kas sākās, es varu visu. Vai kaut tam līdzīgi vienkārši tā kā sev pateikt, pat datorā rakstot, ka es varēšu. Es sevi tā kā mūdinu, un es gribētu arī citiem, ka citi sevi tā mūdina, un varbūt, ja es varu palīdzēt ar kaut kādu savu to ticību, ar savu tādu pārliecību, ar savu atbalstu, jo arī mīlestība ir atbalsts, un mīlestība ir daļa no tās ticības, kā mēs viens otram noticam, ļaujam būt labākiem, ļaujam sasniegt savus mērķus. Tas varbūt ir tā sajūta, ko es gribētu viņiem nodot, lai viņi dzīvo ar to sajūtu. Šo es gribētu akcentēt. Man pavisam vakar bija saruna, cik ļoti svarīgi ir vienam otru atbalstīt un pateikt tos vārdus, izdari to. Es zinu, ka tev ir ļoti, ļoti bail, bet izdari, ja kas, es tevi atbalstīšu. Un interesantākais ir tas, ka visticamāk tam cilvēkam, kurš pateica tos vārdus, viņam nekas nebūs jādara. Tas cilvēks, kurš izdarīja šo drosmīgo soli, tieši tā kā tu saki, viņš jau ir par 50% drosmīgs, viņš izdarīs arī otru pusi. Bet dzirdēt šos vārdus, es neesmu viens, ir ļoti, ļoti svarīgi. Īpaši, protams, ja te ir vīrs, bērni, tuvākie draugi, tas ļoti svarīgi. Un šī ir tā lieta, ko mēs varam viens priekš otru izdarīt. Protams, ka man ir bail, jo es tev tagad saku, Ilze, ej, dari, ja kas, es tev palīdzēšu. Es, protams, uz sevi ņemu lielu atbildību, jo ja kas, tev ir paļaušanās uz mani, tātad man būs jāatrod laiks, resursi, kaut kāda ideja, man būs tev jāpalīdz. Bet tā iespējamība, ka to vajadzēs darīt, viņa ir daudz mazāka nekā tie sasniegumi, ko tu izdarīsi ar manu šo iedrošinājumu. Un tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Es pilnīgi piekrītu, jo man uzreiz, kā tu runāji, nāca prātā, man ir tāds labāko draudzeņu čatiņš, WhatsApp grupa, par cik mēs nedzīvojam vienā pilsētā, mēs sarakstamies diezgan daudz, jo tā tikšanās varbūt ir tāda ekskluzīva iespēja. Un patiesībā mēs tā kā vienu otru ļoti atbalstam. Vai nu dalamies ar kaut kādu labu notikumu, nu arī ar kādām bēdām, jo tā sanāk, bet tādu uzturam, tādu vidi, ka mēs viena par otru rūpējamies, ļoti atbalstam, ja kādam kaut kas vai nu jāpalīdz vai jāatbalsta kādā grūtākā brīdī, ar tādiem vārdiem, ziņām, savu tādu sirds siltumu, un es redzu, ka tas ir tik svarīgi. Es jūtos, ka man ir tā atbalsta komanda, man ir viena, man ir ģimene, man ir tās draudzeņu atbalsts, un es to cenšos arī savā darba ikdienā ieviest pret kolēģiem, ka mēs visi viens otru atbalstam, ka mēs esam šeit, lai palīdzētu dažādos veidos. Ja es varu tev palīdzēt kaut kā vienkāršot procesu, kas tev ir sarežģīts, lūdzu, mans lielākais prieks. Dažādos veidos, bet tas atbalsts ir tiešām būtisks. Kaut vai tā ziņa no rīta, lai jums vienkārši jaudīga nedēļa, kolosāli. Uzreiz tā kā liekas, ka tā kā ir mazliet jaudīgāk. Jā, kāds tev tic, ja? Kāpēc tas neesmu es? Jā, Ilze, vai tev šobrīd ir tā sajūta, ka tu dari to lietu, kas tev sniedz gandarījumu? Noteikti. Jo kamēr es būšu kopā ar cilvēkiem, vienalga, kā sauc to kompāniju, vienalga, kas tā par nozari, kamēr es būšu kopā ar cilvēkiem, kuriem es varu palīdzēt dažādos veidos, tikmēr man būs tā sajūta. Ilze, paldies, ka tu atradi laiku. Man pašai šī bija ļoti vērtīga saruna, un kā es saku, ja vismaz vienam cilvēkam šis podcasts palīdz, tad tas jau ir sevi attaisnojis, man tas bija ļoti palīdzoši. Man šis pat tiešām bija tāda rakursa maiņa. Mans vektors vienmēr bija uz meklējumiem. Un satikt cilvēku, kurš ir piedzīvojis to gandarījumu sajūtu, tas ir brīnišķīgi. Un domāt par drosmi, izanalizēt to sajūtu, man prieku dod šis darbs. Un tajā ir šādas komponentes. Cilvēki, vadīšana, būt uz skatuves priekšā, pieņemt lēmumus, noteikt, ko mēs darīsim, kādi būs tērpi, kur mēs brauksim, ko mēs dziedāsim. Es gribu pieņemt lēmumus. Mūzika, matemātika, jau paralēlas, ja? Diriģents, vadīšana, paralēlas. Un iet meklēt, tādas tā kā atblāzmas. Es jau zinu, kā jābūt, bet šo es nevaru darīt, jo tur es jūtu, ka es neattīstos, es jau sevi izsmēlu.
Kas būtu nākamais līmenis, kas būtu līdzīgi. Un, man ļoti patika tas salīdzinājums, ka ir viss, bet nav mūzikas. Un tad tu domā, kā to mūziku ieintegrēt. Un priekš manis tas ir jauns tāds tā kā paterns, par ko domāt. Un arī viesiem jautāt, jo es tikai jautāju, kā tu meklēji, un tagad varbūt tu jau kaut ko biji atradis. Un ne tikai viesiem, patiesībā arī darbā ar klientiem. Es tiešām viņus mudinu atklāt no jauna, bet bet ir ceļš atklāt veco. Protams, ka profesijas izvēlē bieži meklējam bērnībā. Kas tev tad patika? Virzīt atkal atpakaļ. Tas ir ārkārtīgi aizraujoši. Tā kā paldies tev, ka tu dalījies ar savu stāstu. Lūdzu, viss ir iespējams. Lieliski. Paldies, ka klausījies un biji ar mani, Līgu Pauliņu. Šis ir podkāsts par drosmīgiem cilvēkiem, šaubām, lēmumiem, ceļu un pats galvenais par to sajūtu.